Mēs esam Vegasā! Tev ir jātur grožos, tu visu var nopirkt. Pilnīgi visu. Un ja tev liekas, ka tu visu neesi redzējis, tu neesi, jo tev vajag aiziet uz blakus veikalu. Nododot taru, saņem 10 centus un katrus 10 centus ielādē atkal šeit iekšā un tiec pie citas skolas. Nu, es gribētu šī tādu. 2 kilogrami, rīzija, zemes rieksts viests un sastāvs ir ok. Parādi, cik tu dos? Reiz pirmos $10 tērēs. Pamēģināsim. Visu apēd tavu naudiņu. Ko tu tur vinnēji? Kredītiņi. Kaut ko vinnējām, bet ko nav ne jāuzpis. Kā pienākās. Viņi izstāsta kā cietumā aiz restēm, redzi? Noteikti neesam profesionāļi azartspēlēs, neko nesaprotam no automātiem un $10 ir gan. Jā, pazaudējām savus $10, bet var pārdzīvot. Toties tur iekšā, pirmkārt, var pīpēt, visi pīpē, tāpēc nav baigi labs aromāts. Un nevar tikt ārā, tāpēc, ka nevar saprast, kur ir durvis, jo viss ir tumšs un visur ir tās gaismas, un pat durvis ir aptumšots, lai tu nevari ātrāk iziet. Tev vienkārši jāsako līnijai. Tas arī nebija līnijas. Mums seko. Nu, viesnīca šeit ir iespaidīgs. Mums nevajag uz Ēģipti, mēs jau esam Ēģiptē. Griesti. Wow! Esam sasnieguši Eifeļa torni. Ļoti interesanti, visi pasaules objekti vienā pilsētā. Realitāte, cilvēki ir visās malās. Šī ir ļoti īpaša vieta, jo tieši man viena no mīļākajām komēdijām ir filmēta šeit. Cēzara pils no filmas Hangover.
Un tur aizmugurē ir tas laukums, kur viņi sagaidīja savu automašīnu, kas izrādījās policijas auto. Un uz vienas no tām statujām bija matracis. Ja neesi redzējis, neteikšu, kāpēc. Kas man noteikti šeit ļoti patīk Nevadā, paskaties, cik smukas numurzīmes ir. Tās nav īpaši dizainētās, bet vienkārši jebkuram tādas ir. Gadā Lasvegasā it kā esot 300 saulainas dienas, bet šodien no rīta mēs bijām vienā no tām ne 300 dienām, dabūjām arī tādu slapjumu no gaisa, bet tagad izstāsts būs pozitīvāk. Nu, ir labāk saulīt jau nāk ārā. Te pat iespējams noīrēt laivu kā Venecijā un izbraukt pa kanālu. Es esmu piekususi. Un tu? Kafijas pauze. Man ir kāja apūspauze. 15 km noiet. Un vēl jāiet. Un vispār izcili var dzirdēt lidmašīnas. Viņas mums lido pāri, jo esam blakus, teju blakus lidostai. Šķiet, ka Vegasā visu var atrast, ne tikai Venēciju, ne Ņujorku, bet vienkārši arī ūdenskritumu. Tie ir iznomājamie 2, 4, 8 līdz pat 24 stundas, iespējams apriecāties. Abas krāsas foršas, bet laikam man tas tur labāk patīk. Ir arī šāda realitāte, diemžēl. Esam līdz downtownai atnākuši un jā, redzam, ka vēl šādi te laukumi arī ir un viss vēl top. Vai pārtop? Tik sāksies izēšanās. Mēs esam bufetē, cena katram $24, jeb 24 eiro. Ēd, cik gribi. Divas šķīvīšas uzreizē. Es jau nejokojos, esmu latvietis, man ir jānoēm $24. Grīti! Šis nav labākais. Labu apetīti! Šitāds jāuztais vēl viens. Ko tu tur pēti tajā čekā? Lūk, šeit ir paraudziņš, ja gribi atstāt dzeram naudu. Un šeit bija klasiskajā veidā. Te paņēma manu karti novilka, iedeva man čeku un man bija opcija ierakstīt, cik es gribu atstāt dzeram naudā. Mums varēja aprēķināt. Cik tu atstāji? Un tad, cik tā ir priekšapmaksas ievilku svītriņu. Kāds nekauļi.
Laba izklaide lietus laikā, iela ar jumtu. Reklāmiņas bildītes tur ir, ejam! Quiere tomar pero no hay botella, quiere tomar pero no hay botella. Varbūt mums jāuzspēlē ar maksimālo likmi ir iespēja vinnēt šo auto 775 zirga spēki. Mēs vinnēsim taču, vai ne? Nē. Jā, nu laiks šodien tiešām ir mainīgs, kā redzam, atkal lietus līst. Nu, un pamēģināsim autobusu, kas kursē tieši pa galveno stripu, kur ir visi šie te hoteļi skaistie. Jā, jo ar kājām 2 stundas. Neslapjā laikā. Mūsu pirmā golfa pieredze absolūti neparastākajā golfa laukumā. Ļoti interesanti, mums patika. Bijām 30 minūtes tikai kā iesācēji. $41. Jā, plus katram vēl $5 par to, ka mums ieliks sistēmā. Tagad esam memberi, varam atbraukt vēl kādu reizi. Bet ļoti izdevīgas limonādes ir. Limonāde $5 arī. Bet jā, jebkurā gadījumā man ļoti patika. Rokām jau pirmās tulznes sāk veidoties, jo nav pierasts turēt nūju. Tev patika? Jā, gribu turpināt. Nu ko, mēs būsim varbūt golferi? Tur kādam sanāca upsī daisy. Īstenībā mēs šajā braucienā gribējām palikt Bellagio vismaz vienu nakti. Bet jā, Bellagio ir viens no slavenākajiem hoteļiem šeit, vairs jau ne dārgākais.